jau izcils sporta pedagogs. Labdien visiem vecākiem, visiem, kas ir ieradušies apsveikt šīs dienas absolventus. Labdien akadēmijas pasniedzējiem, personālam un labdien pašiem studentiem. Mani sauc Niks Lamaševskis, esmu 4. kursa 1. grupas students. Mana specializācija ir judo, augums 1,74 m, acu krāsa brūna, mīļākā krāsa Tirkijas zila. Tirkijas zila krāsa, kas veras par padebešu milzīgām arkām, kas tur mūsu dzīves kā mazu bērni, kas peld pāri milzīgajiem. Es atceros, es aizrāvos. Mākslinieks man izliekam. Bet tieši par aizrautību arī ir šis stāsts. Mēs, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas studenti, esam aizraujušies ar sportu. Kā visiem vienmēr bijis zināms, tas, ka sports cilvēku dara laimīgu, iedvesmotu dzīvē un pats galvenais dod lielisku veselību. Tieši tāpēc mēs visus vārdus, darbus un domas, kas saistās ar sportu, vienmēr nesīsim dziļi sevi, lai jebkurā dzīves situācijā varētu sev apliecināt sevi esošu laimi, prieku un veselību. Visi klātesošie uzmetiet, pārmetiet acis pāri šīs dienas absolventiem. Mēs esam cīnītāji. Tālajā 2040. gadā mēs saviem bērniem noteikti teiksim, grūti pabeigt skoliņu, kursa darbs jāuzraksta pusgada laikā. Kad es biju jauns, pusgada laikā, es pastāvēju iziet skolotāju praksi un uzrakstīt nepieciešamo dokumentāciju. Es paspēju iziet trenera praksi tā paša pusgada laikā un uzrakstīt nepieciešamo dokumentāciju. Vēl es paspēju tā paša pusgada laikā uzrakstīt diplomu darbu un bakalauru. Mācīt. Tieši tāpēc, dārgie vecāki, kad brauksiet šodien ar saviem bērniem kaut kur ēst, svinēt, nopērciet viņiem bombongas. Viņi tiešām to ir pelnījuši. Vēlos pateikties paldies grupas vārdā, pieņemt arī visa kursa vārdā, akadēmijas pasniedzējiem, personālam, visiem cilvēkiem, kas jebkāda veidā ir palīdzējuši mums iegūt diplomas, ar gudru padomu, ar darbiem izpalīdzīgiem, ar jebkādā veidā, ko jūs esiet mums devuši. Tieši tas ir palīdzējis mums kļūt par sporta pedagogiem. Ceru, ka mēs būsim labi sporta pedagogi. Un jūsu labie darbi un vārdi noteikti atmaksāsies ar labo, kas nāks jums atpakaļ. Jūsu karmas trauks noteikti ir uzpildījies, to jūs jutīsiet, kad labās lietas nāks atpakaļ. Arī es esmu bijis labs students, esmu bijis godīgs, tāpēc ceru, ka mans karmas trauks ir pilns un nekas līdz ar mani atgadīties nevarēs. Viskatīgi. Un pēdējais vēlos pateikties paldies skolotāju nodaļai, kas sagatavoja sporta skolotājs. Šīs semestris pēdējais sevišķi ir bijis ļoti smags gan mums studentiem, gan pasniedzējiem. Tomēr mēs esam cīnījušies, cik mēs esam varējuši visi kopā, tik mēs esam darījuši. Un, diemžēl, arī liela daļa nevarēja piedalīties šajā ceremonijā. Viņi to noteikti izdarīs nākošais. Tāpēc lūkšu kādu no sporta nodaļas pasniedzējiem saņemt pateicības rakstu. Tas arī viss no mūsu grupas. Paldies!